Sveicināti labdarbnīcās! Šī ir vieta, kur studenti, jauni uzņēmumi izgatavo visdažādākos produktus. Droši atcerieties, pierakstīties, kad esat bijuši, un laipni aicināsim ciemos darbdienās no 2:30 līdz 6, lai izstrādātu visdažādākos produktus, kas vai jums varētu būt prātā. Tas ir viss, ko mēs varam izgatavot mūsu 3D druka salā. Uz vietas materiāli ir dažādi. Var izgatavot gan ar FDM sērijas druku. Apbraucot ar nagu, dzirdēsim, kad tur ir slāņi. Dažos gadījumos var detaļas izgatavot arī no citiem materiāliem, piemēram, ar pulverdruku. Šajā gadījumā materiāls ir gatavots no monolīta, cieta kluča. Un šādas 3D drukas metodes uz vietas ir pieejamas visdažādāk. Viss, kas vien ir nepieciešams jūsu projektiem. Protams, ir arī instrumentu siena, ko cilvēki var izmantot, lai savus projektus gatavotu mazliet mehāniskāk, bet, ja ir nepieciešams vēl no lielajām iekārtām, par piemēru, lāzergravēšanas iekārta, lai varētu izgatavot dažādas plakanas lietas, tās var būt Ziemassvētku kartiņas, tie var būt gabali, kas lokās gluži kā priedes vējā. Viss no izgriešanas, apgravēšanas un pēc tam tālāk jau arī likšanas lielākās kopējās masās, kas jau ir trīsdimensionāls. Dažos gadījumos ir nepieciešamas arī čaulas, kuras izgatavo, teiksim, kompozītu materiālu atliešanai. Kā piemēram, izgatavojot rata gumiju, vai gadījumos, kad ir nepieciešams izgatavot puķu podu un mums ir nepieciešama forma, jeb negatīvs. Tad lietā nāk šī te iekārta, jeb vakuma forma, ar kuru mēs varam izgatavot šādas te mazas čaulas, lielas čaulas, lai tad jau varētu atliet dažādas materiālus. Tā var būt šokolāde, visādi poliuretāna materiāli, jeb kas ir atliejams materiāls. Čaulas ļoti bieži tiek izmantotas industrijā. Viss no olu iepakojumiem līdz konfekšu iepakojumiem. Un, kā pat pēdējā lietiņa, ko pieminēt, ir elektronikas galds. Jā, protams, iekārtas to pašu karstā gaisa staciju, lodēšanas staciju, bateriju punktmetināšanu var iegādāties jebkurš, bet tajā pašā laikā zināšanas, kas ir pieejamas uz vietas, ir relatīvi grūti atrast. Līdz ar to tieši nākot ciemos uz mūsu darbnīcām, mums būs iespēja iegūt zināšanas no uz vietas vairāk kā 100 esošiem inženieriem, kurās izpalīdzētu ar jums sāpošajiem un esošajiem dažādiem jautājumiem. Līdz ar to, nākot uz DLab darbnīcām vai rakstot uz e-pastiņu dlab@rto.lv, jūs droši variet attīstīt savas idejas jau par gataviem gala produktiem.